Biznesa augstskolas Turības sabiedrisko attiecību fakultāte ir ļoti radoša. Tāpēc Sabiedrisko attiecību fakultātes televīzijas studija ir pirmā vieta Latvijā, kur Radošuma pils krāso savu zaļo sienu. To krāso studenti, skolēni, pasniedzēji, Radošuma pils pārstāvi. Ejam skatīties, kā viņiem iet. Jūs visi esat tā kā turības studenti, respektīvi arī biznesa augstskolas un tā. Un tad jau jūs zināt, ko jums māca noteikti uzreiz, kā jūs atnākat uz šejieni. Vissvarīgākā lieta, lai būtu panākums uzņēmēju darbībā, ir būt ar inovācijām. Radošums savukārt ir veids, kā var nokļūt pie šīm inovācijām. Un tāpēc ir tik svarīgi un labi, ka tieši turība ir tā, kas atbalsta Radošuma pili, organizācija, kas domā par to, kā strukturēt būt radošiem, pirmoreiz Latvijā, bet ne pēdējo reizi. Mēs iezīmējam svinīgi radošo zaļo sienu. Un radošo zaļo sienu var dabūt tādas mācību iestādes, kuras aktīvi atbalsta radošo domāšanu, kas ir zaļa, uz izaugsmu un attīstību vērsta. Mēs esam